Vaļsirdīga atzīšanās, atkarība no zāles, azartspēļu atkarība, pornogrāfijas atkarība. Izsūdziet cits citam savus grēkus, un jūs tiksit dziedināti. Čau! Mani sauc Pēters Upelnieks, un šis ir kanāls Pati esība, jeb patiesība. Jo šajā kanālā es dalīšos ar to, kas ir noticis manā dzīvē, un ja jau tas ir noticis, tad tā ir patiesība. Šajā otrajā video es vēlējos dalīties ar ļoti svarīgu, tāpat laikā ļoti smagu tēmu, un šī tēma iespējams skar joprojām daudzus vēl no jums, un varbūt jūs esat arī gājuši cauri kaut kam tādam, un šīs tēmas nosaukums ir atkarība. Un manā dzīvē šādas atkarības ir bijušas, varētu teikt, 3, un tā ir narkotika atkarība, precīzāk atkarība no zāles, tā ir azartspēļu atkarība un pornogrāfijas atkarība. Un par visām šīm 3 atkarībām es šodien vēlētos pastāstīt un par to, kā Dievs man atbrīvoja un kādas cīņas ir notikušās tāpat laikā, kad es esmu ticējis Dievam, kad es sekoju Jēzum, kā man ir gājis. Un šī iespējams ir ļoti tāda vaļsirdīga atzīšanās, un par daudzām lietām ir cilvēki, kuri zin to, tie ir mani paši tuvākie, bet iespējams ļoti daudzi par to nezin. Un es jūtu svarīgu tādu aicinājumu savā sirdī par to dalīties, iedvesmot, it īpaši tos, kas tic Dievam, tos, kas vēlas dzīvot svētu dzīvi, censties dzīvot svētu dzīvi, censties sekot Dievam no visas sirds un censties sekot ar savu dzīvi, ar savām darbībām, ar savām domām, ar visu. Un pirmā no lietām, ko es vēlos teikt, ir es esmu gan pīpējis zāli, kad es esmu kristietis. Es esmu spēlējis azartspēles, kaut es esmu kristietis. Es arī esmu skatījies pornogrāfiju, kaut es esmu kristietis. Un no vienas puses tam nevajadzētu būt lielam pārsteigumam. Tāpēc, ka Dievs zina, kāda radījuma mēs esam, un daudz cilvēki par to vienkārši nerunā. Daudz cilvēki to noklusē, daudz cilvēki dzīvo it kā tā nebūtu, it kā šīs cīņas puses nebūtu. Un stāstīšu sākumā par azartspēlēm. Man varbūt ir paveicies, es neesmu ne ļoti turīgs, ne man tas azarts nav tik liels, lai es tur nospēlētu 1000 un tā, bet manā dzīvē šī atkarība bija. Un pirms es atgriezos pie Dieva, tā bija tāda diezgan izteikta. Tas noteikti bija, zin kā, tev ienāk kaut kāda nauda, tu samaksā visu, tu atliec kaut kādu naudu, un tad tu izdomā, kaut kāds 20 eiro paspēlēšu. Un tā tas arī notika manā dzīvē. Bet svarīgākais, ko es gribēju pateikt, kad tad, kad Dievs man atbrīvoja no tā, kad es iepazinu Dievu, kad Dievs ienāca manā dzīvē, es atceros kaut kādu pusgadu, varbūt pat vairāk. Es to nedarīju. Tas bija tāds paņemts nost, un es arī biju iesniedzis pieteikumu uz aizliegumu, un ka 5 gadus es nevaru nekur spēlēt. Jo es biju gudrs, zinu kā, centos ar visiem spēkiem, ar kā vien es to varēju, es to centos izslēgt no savas dzīves. Bet
pēc šiem kaut kādiem 6 mēnešiem, kaut kā pamazām bija, es atceros, bija kaut kāds vakars, man liekas, kaut kāds nogurums, kaut kāds slikts garstāvoklis vai kaut kāds dzīves mazais satricinājums bija. Un es atradu ārzemju saitus, kuros var spēlēt. Un es sāku to darīt atkal, arvien varbūt biežāk, tur mēnesī reizi, zin kā uznāk, tad tu paspēlē, vēl paspēlē un vēl paspēlē. Un es to nevienam neteicu. Es to pilnībā nevienam neteicu, jo man likās, kas tur paspēlē. Zin kā sākumā tu tur ieliec ko 10 eiro, paspēlē, zaudē, tas jau nekas. Trakākais sākās tad, kad tu, pieņemsim, ieliec 20 eiro, ja? Un tu vinnēji kaut kāds 200 jau. Un tu atkal tos 200 zaudēji. Un tā sajūta ir tāda, nevis, ka tu zaudēsi 20 eiro, bet ka tu zaudēsi 200 eiro. Un tas tevi iztukšo, tas tevi vienkārši tu sāc justies, nevis sāc justies, tu reāli esi grēkā, jo tu dzenies pēc kaut kādas mantkārības, pēc naudas tu dzenies. Un tas vienkārši viss tevi iztukšo. Tu pavadi bezjēdzīgu laiku kaut kur tu skaties ātri, dopamīns vienkārši vinnē, zaudē, atkal viss. Un es ticu, ka ir kādi, kas skatās, kas to ir piedzīvojuši vai kas joprojām to dara, un viņi zina to tukšumu sajūtu, par ko es runāju. Un jā, un es to darīju mēnesī kaut kur reizi, zin kā es jau teicu, ienāk kaut naudu, tā kā paspēlē, tu tur gulēt spēlē apmēram līdz kādiem 2, 3 un tā. Un, bet es nevarēju tā turpināt, jo es dzīvoju Dievam. Un Dievs svētais gars dzīvo manī. Tas, ka es grēkoju, tas nenozīmē, ka Dievs manī vairs nedzīvo. Un man bija pamudinājums to pateikt kādam. Es jau biju nospiest, zin kā tu tur atnāc uz studiju strādāt, kāds ienāk, prasa, kā tev iet un tā. Tu saki, viss labi, viss kārtībā, bet iekšā tu esi vienkārši, tev ir tukšums. Un tad pienāca brīdis, kad es to pastāstīju sev uzticamiem brāļiem, brāļiem kristiešiem, kuri to uzņēma ļoti labi, ļoti, neteiksim, pozitīvi, bet tā bija uzvara priekš manis, ka es to varēju pateikt. Un kopš tā brīža, kad es par to sāku runāt, es atceros, vēl bija pāris reizes, kad es to biju darījis, un es atkal pateicu, kad es esmu pakrits, kad es to darīju. Šī nešana gaismā, kā Bībelē teikts, jūs izsūdziet cits citam savus grēkus, un jūs tiksiet dziedināti. Un šis ir Dieva princips, un tas strādā, jo tā ir patiesība. Un vairākas reizes šāda veida izsūdzot, es kļuvu brīvs no tā. Un, protams, tas nenozīmē, ka kādā savā dzīves brīdī man atkal nebūs kārdinājums, varbūt sakal pakritīšu tajā. Bet es zinu, pirmkārt, ka Dievs mani joprojām mīl, tā ir viena ziņa. Otrā ziņa, ka katru reizi, kad es pakrītu, jebkurā lietā, jebkurā grēkā, lai cik tas dīvaini neizklausītos, tas mani tuvina Dievam. Jo es piedzīvoju Dieva žēlastību, un man ir uzreiz tā sajūta skriet pie Dieva. Es atceros, sākumā man varbūt bija kauns. Es liekas, neesmu no cienīgs tevis, Dievs, pie tevis nākt un tā. Bet es zinu, ka Jēzus ir par mani nomiris, par visiem maniem grēkiem. Un viss, ko man vajag darīt, ir izsūdzēt šo grēku un pieņemt Dieva žēlastību un šo milzīgo darbu, ko Jēzus paveic pie krusta. Tā kā šādā veidā es caur Dievu, ar Dieva spēku atbrīvojos no šīs atkarības. Un, kā es jau teicu, nav izslēgts, kad es varbūt rīt atkal pakritīšu. Bet es jau zinu, ko man darīt, ko man nedarīt praktiskas lietas, un es esmu brīvs no tā. Es vairs neesmu grēka vergs.
Otrā lieta, par ko es gribēju teikt, ir pornogrāfija. Un līdzīgi kā ar azartspēlēm, es atceros tāpat ar pornogrāfiju. Es arī, kad Dievs mani paņēma, vienkārši izvilka no tā purva ārā, es arī ilgu laiku tur neskatījos vai vēl kaut ko, bet uznāk kaut kādas cīņas, kaut kādas dzīves satricinājumi. Un sākumā es jūtu, ka es pie Dieva šos kaut kādus 6 mēnešus, varbūt pat 9 mēnešus, esmu tādā, viņš tur manās rokās un viss liekas tik labi. Bet tad tu sāc staigāt, sāc iet šo ticības ceļu. Un tad sākās šie pārbaudījumi, šādas lietas, šādi kārdinājumi. Un tā atkal bija cīņa, un es pat teiktu, tā joprojām ir cīņa. Katru dienu ir dažādi kārdinājumi. Un mēs nezinām, uz kura stūra tevi gaida, ja? Kāds kārdinājums, kāds uzbrukums. Tu vari iet pa veikalu un pēkšņi tur ir kaut kāda sieviete, kura ne tā apģērbusies, un tu vienkārši nevari. Un man ir noteikumi priekš sevis, ko es daru. Es vienmēr, ja miesa ir vāja, miesa grib kaut kur skatīties, sāk prātā domas, es uzreiz griežos prom un lūdzu pie sevis. Tā ir tā lieta, kas man palīdz. Un otrā lieta, kas man palīdz, ir mani brāļi, kuriem es varu teikt, kuriem es varu rakstīt, kuriem es varu dot ziņu tajos brīžos, ka es esmu pakritis. Un tas ir ļoti svarīgi. Nepalikt vienam tajā, nepalikt ilgstoši tajā. Teikt to, runāt to. Kaut vai tu, nezinu, daudz reiz pēc kārtas nokrīt. Ej, saki, klausieties, es atkal pakritu. Lai var lūgt par tevi. Bet runā, stāst, izsūdziet citam savus grēkus, un jūs tiksiet dziedināti. Un arī no šīs lietas Dievs man atbrīvoja tiešām caur tādu lūgšanu un izsūdzēšanu to brāļiem. Un, protams, atkal tu praktiski zini fiziski kaut kādas lietas, ka tu nepaliec tur, ilgi gulēt, ka tu esi nogurs vai tu turi sevi, esi modrs, disciplinē sevi un vēlreiz atkārtoju, kad tas, ja tev sanāk pakrist, tas nenozīmē, ka tu neesi brīvs no tā. Tas ir vienkārši kritiens, bet grēks vairs nevalda pār tevi. Un trešā lieta ir marihuāna, kas bija manā dzīvē un kas bija tāda vislielākā atkarība, ko es principā darīju katru dienu un tā. Un savā, 3 gadus, 3 bišķi vairāk gadus, es dzīvoju ar Dievu, es staigāju ar Dievu, es esmu Jēzus Kristus sekotājs. Un šo 3 gadu laikā es esmu lietojis marihuānu 3 reizes. Varbūt kādam liksies, wow, Pēterī! Pirmā reize bija kaut kādu, man šķiet, neatceros, cik ilgu laiku, man liekas, kaut gadu pēc tam, kad es nebiju lietojis vispār neko. Tā bija tāda nevainīga reize. Es vienkārši gribēju pamēģināt un pastīties. Es biju studijā ar savu vienu draugu, amerikāņu, un mēs rakstījām kaut kādu dziesmu, es atceros, un viņam bija līdzi, viņš tur pats visu laiku veipoja. Tas bija vēl, tas bija iepriekšējā studijā, nevis šeit. Un es saku, pamēģināt, man arī, es domāju, pēc gada, es gribēju pastīties, kā ir, vai man gribēsies, vai negribēsies, jo es negribēju baidīties, es negribēju tā kā, man negribējās to sajūtu, jo es zināju, ka Dievs man ir atbrīvojis, ka man nav tāda vilkme to darīt. Vienkārši pastīties, kā ir, un es tur iepīpēju bišķiņu un tā, un manī parādījās kaut kādas bailes, ne jau bailes, ka es to atkal sākušu darīt, bet vienkārši tādas sajūtas dīvainas, un tā. Tā kā nekas tāds baigi traks nebija, tā bija viena reize, bet nākamā reize bija tāda cīņa, tas bija šķiet pagājušā gadā, vasaras beigās.
kad arī bija arī dzīves kaut kādi satricinājumi, tur attiecībās, vēl kaut kur, un tu tāds esi ne depresīvs, bet tāds, ka tev gribas padoties. Un es atceros, es paprasīju savam vienam čomam, klausies, tev ir? Viņš bija, protams, izbrīnīts, kā kristietis Pēters prasa zāli. Kā tas var būt gan jau? Kas noticies? Es vienkārši teicu, apmēram neprasi. Un es atceros, es kaut kādu nedēļu, mazāk pat kaut kāds 5 dienas, man liekas, katru dienu uzpīpēju. Un tā bija tāda cīņa. Es atceros, es dabūju to zāli. Tad es vakarā uzpīpēju. Tad es vienkārši paņemu to, kas man ir to zāli, visu noskoloju podā, visas cīnos. Nākamajā dienā es atkal meklēju jaunu, vēl dabūt. Jo es to izmetu, bet man atkal gribās. Un tā bija tāda milzīga cīņa. Kad saproti, ka tev to nevajag darīt, ka tu to negribi darīt, un kad tev neprasās to darīt, bet no otras puses tev miesa kaut kā, un tu to prasās. Un tā bija tāda cīņa, kaut kādas nedēļas garumā. Un par šo es tikai pēc kaut kādiem 2-3 mēnešiem kādam izstāstīju. Bet es jūtu sirdī, ka man to vajag izstāstīt, jo es to neizstāstīšu, tas mani grauza kaut kur, un es zināju, ka es neesmu dziedināts. Jo es vēlreiz atgādinu, izsūdziet citam savus grēkus, un jūs tiksit dziedināti. Un trešā reize bija arī tusiņā, es atceros, es braucu spēlēt, un tur arī bija kaut kam, es vienkārši uzpīpēju, bet tas arī bija tāda viena reize, un tas arī bija viss, nekas tāds, un pēc tam es nepīpēju un viss. Tā kā gribētu teikt to, ka tas, ka es esmu to izdarījis, tas nozīmē, ka es neesmu brīvs. Dievs man ir no tā atbrīvojis. Tā ir mana izvēle, vai es to darīšu, jo es zinu, kas tas pa ceļu ir, kāds tas purvs ir, un kas tas vispār ir. Tāpēc, ja arī tev sanāk pakrist kaut kādās lietās, kuras tev ir bijušas pirms tam, tādas vārīgas vietas vai kaut kādas atkarības, ir 3 punkti. Pirmais, nekaunini sevi. Tev jābūt pretīgi, kad tu to dari. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgs moments, kad tu jūties pretīgi, tev nepatīk. Bet vērs nevis to pretīgumu pret sevi, bet vērs to pretīgumu pret grēku. Un skrien pie Dieva. Pieņem Dieva mīlestību, Dievs tev mīl. Otrā lieta ir zvanīt. Rakstīt draugiem, brāļiem, māsām par to, kad man nāk virsū varbūt. Raksti jau tad un saki, ka tev nāk virsū, varbūt tev kaut kāds kārdinājums vai kaut kas. Un trešā lieta, ja tu to esi izdarījis, to es uzskatu īstenībā par tādu otro uzvaru, kad tu pasaki, ka tu to esi izdarījis un tu atzīsties. Tu parādi savu pazemību, tu nestaigā lepnībā. Un, es ticu, ja tev arī pašlaik ir tāda situācija, tad pieņem šīs 3 lietas, ko es tev gribu pateikt, un tu redzēsi rezultātus. Un nekautrējies par to teikt kādam. Kristieši nav kaut kādi svētie. Un dažreiz šķiet, ka tā ir. Zin kā, tu atnāc tur uz draudzes svētdienā un liekas visi tur tādi, ja? Bet tā nav. Katram ir savas problēmas, ar ko viņš cīnās, un varbūt neeitos uzreiz draudzes priekšā nestāst, bet atrod sev uzticamus brāļus, kuriem tu par to vari dalīties. Un vēl viena nianse, ko es gribēju pateikt arī gan par šīm visām lietām, par šīm atkarībām, es arī atklāju savai sievai, gan par zāli, kad es uzpīpēju, gan par azartspēlēm, gan par pornogrāfiju. Un tā arī ir ļoti svarīga lieta, ka tavs tuvākais zina. Un tā bija arī milzīga cīņa to pateikt. Tā kā, novēlu tev cīnīties. Un iespējams, varbūt tu nepazīsti Dievu, varbūt tu vēl neesi saticis Dievu, varbūt tu vēl steigā šajā atkarībā. Tad lūdzu vienkārši, saki Jēzu, es nezinu, par ko tas Pēters runā,
kas tu tāds esi, vai Dievs vispār tu esi, bet sauc uz viņu, sauc saviem vārdiem, sauc uz viņu, un viņš tev palīdzēs. Savā laikā viņš tev palīdzēs. Tāpēc, jā, paldies, kā skatījāties šo otro video. Ja tev ir arī līdzīgs stāsts kaut kāds, vai kaut kādas metodes, kā tu tiec galā ar grēku, ar visādām lietām, tad ierakst to komentārā. Un lai citi cilvēki, kur skatīsies šo video, arī var iedvesmoties no vēl citiem stāstiem. Tā kā vēlreiz paldies, ka skatījāties, un nākamais video būs ļoti interesants video. Tas būs stāsts par mani, un es gribētu teikt, un es ceru, ka nākotnē manu ļoti labu draugu, Ralfu Eilandu, un vispār par to, kādas mums ar viņu bija attiecības, un jā, par grupas pērlaikiem. Tā kā gaidiet nākamo video, un uz tikšanos!